Intervija. Šodien pie mums studijā ir Tatjana Ždanoka, Eiroparlamenta deputāte. Labvakar. Labvakar. Jautājums par šo nedēļu. Aktualitāte numur 1, svētdiena, 16. marts. Hipotētiski iespējamība. Neviens 16. martā neaiziet pie pieminekļa, pie brīvības pieminekļa. Tas pilnīgi izslēgts. Kāpēc? Man ar Eināru ir viss sarunāts. Tieši kas ir sarunāts? Ko var sarunāt? Viņš būs ar savējiem, un es ar savējiem automātiski arī. Un tas ir mans gada darbs, 16. marts. Faktiski visi mani spēki tur tiek ielikti, ieguldīti. Viss Brusels zina, ka es 16. marta gaidu. Jā, bet kas notiks, ja viņš neaizies, piemēram? Bija tāda versija vēl kaut kur gaisā vīdēja šonedēļ. Es jums pastāstīšu, kas notiks. Es negribu jūs satraukt tā lieki. Es pastāstīšu. Tiks lausta vienošanās. Viņa iesaistīšanās ir svarīga. Es tā ar viņu sākumā sarunāju, ka viņš būs ar saviem. Tad es ar saviem arī. Es tiešām neesmu redzējis jūs tik ļoti emocionāli. Atvainojiet, ka es jūs tā satraucu. Mums ir variants, mēs varam piezvanīt uzreiz Eināram Celinskim, ja varētu palūgt savienojumu ar Eināru Celinski. Pažālsta, jā. Jā, halo. Halo. Celinskungs. Jā. Mēs zvanām no raidījuma Valstī viss ir kārtībā. Pie mums ciemos ir Tatjana Ždanoka. Mums ir daži jautājumi no Tatjanas Ždanokas jums. Viņa ir ļoti satrauksies. Varbūt jūs viņu varat nomierināt vai... Эйнарс, Jā. не увязочка получается. Varat latviski. Jā. Izskatās, ka tu man grāsies piečukarēt. Tu kaut ko tur vēl rausties nenāksi? Ne, pagataņa, es tak visu esmu pateicis. Es visus gadus esmu gājis. Ceļš ir iestaigāts, kā es varu neiet. Būsi tak. Es domāju, ka jā, es gludinu biksas pagaidām. Viņš būs. Ko jūs man te fleitējat? Paldies Celinskungam par šo ātro tiešām iespēju iegūt atbildi. Tādā ziņā viss ir kārtībā. Kāpēc jūs tā uztraucaties par to? Klausies, es taču esmu ieguldījusi jau līdzekļus. Man ir filma jau uzfilmēta. New movie. 16. marts. Es varbūt iztulkošu latviski. Latvian government participation. Iztulkošu latviski jauna filma par 16. martu, kur rakstīts, ka visa Latvijas valdība piedalās. Ar Eināru Celinski foto. Tak mums jau bija iepriekš. Un tā filma jums jau ir gatava. Tas pasākums ir svētdien, bet tagad piekdienā jau jums ir gatava viņa. Televiziončiks man jocīgus jautājumus uzdod. Kā tad savādāk? Varbūt tiešām kā es tad... Kā tad es savādāk var darīt? Protams, ka filma jau ir uzfilmēta jau sen apakaļ. Tikai rītā viņai pirmizrāda. Es nevarēju iepriekš. Mums ir jāpaļojās. Tad pēdējais jautājums. Varbūt, ka nevajadzētu iet uz šo pasākumu. Varbūt, ka demokrātiskā valstī tomēr var cilvēki novienoties, ka ir kaut kādas lietas, ko nevajadzētu darīt. Tāpēc, ka... Nevajag, zaladjel tur. Vajag un viss. Filma uzfilmēts ir, bungas ir, tauris ir, buklets ir, viss ir. Es ceru, ka jūs arī visi gatavi. Nevajag tā runāt tik slikti. Uzklausījām viedokli. Paldies Tatjanai Ždanokai, ka atvainojiet, ka mēs jūs tā izsitām no sliedēm ar šo iespējamību, ka kāds varbūt nebūs 16. martā. Mēs turpināsim raidījumu pēc reklāmas pauzes. Valstī viss ir kārtībā.